Cik caurspīdīgi ir valsts budžeta izdevumi? To šodien devāmies noskaidrot uz Finanšu ministriju. Jau 3 gadus dažādos formātos mēģinu aktualizēt to, ka ir nepietiekama atklātība ar valsts budžeta datiem. Arī mēs, kā deputāti, kas strādājam budžeta komisijā, nevienmēr tiekam klāt visām budžeta ailītēm, klāt visiem izdevumiem, paliek neatšifrēti miljoni. Un, manuprāt, šī kārtība ir jāmaina. Sabiedrībai, mēdījiem, arī mums deputātiem ir tiesības zināt, kur valsts budžeta izdevumi aiziet, jo galu galā mēs runājam par mūsu valsts lielāko fiskālo dokumentu. Izskatās, ka ledus beidzot ir sakustējies, beidzot arī Finanšu ministrija ir sapratusi, ka atklātībai jābūt lielākai. Un šodien kopā ar Finanšu ministriju, ar valsts kontroli, ar Latvijas darba devēju konfederāciju un arī valsts kases pārstāvjiem runājām par budžeta atklātību, par to, kādi dati ir šobrīd pieejami, par to, ka tiem ir jābūt vienkāršākiem, uztveramākiem arī sabiedrībai, arī par to, kur aiziet valsts parāds. Ja mēs aizņemamies nepilnīgi 2 miljardus, tad kādām aktivitātēm tas aiziet, mums ir tiesības to zināt. Un šobrīd ir vienošanās, ka jau no nākamā gada tiks pilnībā veidot jauna sistēma, budžeta veidošanas sistēma, kura būs uz mērķiem un rezultātiem orientēta, ar lielāku caurspīdību, ar iespēju izsekot, kur publiskie līdzekļi aiziet. Tā kā turēsim viņus pie vārda un būsim neatlaidīgi, līdz panāksim caurspīdīgu budžeta pieņemšanu.